Labdien! Šodien apskatīsim matemātikas uzdevumu, kurā otrās kārtas polinomam y no x ir jāatrod tā saucamās nulles. Šo uzdevumu var atrisināt, izmantojot speciālo programmu, kura atrodas Excelī date izvēlnē, What if analyze katalogā, un šīs programmas nosaukums ir GoalSeek. GoalSeek nozīmē meklēt mērķi. Lai uzdevumu varētu atrisināt, vispirms izveidosim tabulu. Tabulu, kurā būs ievadītas x vērtības un aprēķināta y funkcijas vērtība. Tā kā mums x ir uzdots intervālā no -7 līdz 3, tad ievadām -7, -6 un tā tālāk līdz 3. X mainās šajā diapazonā, funkcijas vērtību aprēķināsim ar augšā redzamo formulu. Vienāds x kvadrātā plus 4 reiz x mīnus 11. Un no tabulas datiem izveidosim grafiku. Šeit šajos uzdevumos mēs izmantosim matemātiskā grafika veidu Scatter katalogā, kaut vai paņemsim bez tā saucamiem markeriem, ar gludām līnijām. Tad grafiks ir izveidots, viņš ir mums acu priekšā. Nedaudz viņu pamainīsim. Tā. Tad lūk, tā izskatās funkcijas grafiks. No grafika var secināt, ka funkcijai ir 2 nulles. Apzīmēsim, tad 1 nulle atrodas šeit, otra nulle atrodas šeit. Uzdevums ir sagatavots, lai tālāk mēs varētu izmantot GoalSeek programmu. Sākumā izveidosim apakšā tabulu ar tādu konfigurāciju, kura atbilst mūsu meklējamo punktu skaitā. Tā mums ir kreisā funkcijas nulle un ir funkcijas labā nulle. Tad tas nozīmē, ka mēs tabulā, kuru tikko izveidojām, mēs viņu izveidojām kā tabulu ar 2 kolonām. Sākumā x-am jāpiešķir apgabalu, kurš ir aptuveni atrodas ap meklējamo mērķi. Mūsu mērķis sasniegt šeit nulli. Tad tas varētu būt -6, -5, -7. Piemēram, pēc ielikšu -5,5 kreisām punktām. Labām punktām ielikšu, piemēram, vērtību 2. Tad tie ir aptuvenie pirmie punkti, no kura GoalSeek sāks meklēt vajadzīgo mērķi. Aprēķināsim funkcijas vērtības izvēlētiem x-iem. To darām no pirmās tabulas, izmantojot
kopijas. Funkciju kopijas. Tātad mūsu mērķis, lai šeit būtu nulle. Mūsu mērķis, lai šajās apakšējās šūnās ir nulle. Ir sasniegta nulle. Ejam meklēt programmu. Date, what if analyze, goal C. Šai programmai ir loks ar 3 šūniņām, kur pirmajā šūniņā ir jāievada meklējamā mērķa šūnu. Mūsu gadījumā tas ir pirmais kreisais punkts. Mērķis mums ir Y šūniņa. Šeit viņu arī ievadām. Kādu vērtību jāsasniedz šai šūnai? Mūsu mērķis ir nulle, tad jāsameklē nulles koordināti. Un ar ko mainot, mēs gribam sasniegt nulli, mainot x. Viss apstiprinām šo mūsu izvēli, un mēs redzam, ka pirmās nulles koordināti ir -5,8 un tā tālāk. Sameklēsim to pašu arī otram punktam. Goals it, mērķis ir apakšējā šūniņa, sasniegt nulli, mainot x. Jā, un redzam, kā arī šajā gadījumā uzdevums ir izpildīts.